bērnam, ja viņam attīsta līdzsvaru, viņam uzlabos arī viņa tehniskās spējas. It kā lieta, kas nav tieši saistīta ar futbolu, bet ļoti labi palīdz. Tas jau ir varbūt basītim. Basīt. Viena kāja visu laiku spēr sānis. Priekšā sānis, atpakaļ sānis, priekšā sānis, atpakaļ sānis. Super. Krustvēl sānis. Sportā tas nav piemērots, šis ten krustvēls, viņš uzreiz liec tev pēc tam kustēties uz priekšu, bet kā kustīt koordināties un pabeidz. Jā. Visu, ko mēs tikko darījām, darīts šādā veidā. Darīts pārlietot. Tas arī ļoti labi attīst vispārējo spēku strādājot ar savu svāru. Tāpat palēciet. Varbūt vienkāršākais, tur būs vienkārši precīzi stāvīt katrs savā lociņā, vai varbūt to sarežģītāk šādi. Vai šādi platītas, ja? Sagādām bērniem lielāk. Pamēģināsim. Viens ir lūka, divi kāja. Viens piestāvā lūka. Divi piestāvā kāja. Viens ar roku, divi ar kāju. Viens, divi. Viens, tagad divi. Jā, uzsvērs. Viens pilda, jā, viens pilda. Atkāpies. Manās visos priekš un ar lecienu uz viens kājas. Saspēlē un atpakaļ vēlreiz. Tas ir tas, ko mēs gribam sasniegt. Mēs gribam sasniegt ne tikai to, lai šis līdzsvars būtu precīzi noturēts, bet aiziet līdz tam, lai līdzsvars tiktu sasniegts ar lecienu. Jo galu galā futbola paņēmieni visi tiek izpildīti lielākoties šādi. Un tas, cik piespēle būs precīza un it sevišķi, cik piespēle būs spēcīga vai sitiens, ir ļoti stipri atkarīgs no tā, cik labi un precīzi tiek nolikta balsta kāja. Un te ir ļoti liela korelācija starp to, jo asāk tiek nolikta balsta kāja, jo ātrāk iet vēziena kāja. Tāpēc bērniem tas ir ļoti svarīgi, ja jūs redzat, kad ir kāds brāķis tieši sitiena spēkā vai tehnikā, paskatieties viņa balsta kāja pirmām kārtām, vai viņa tiek nolikta pareizi, blakus bumbai, uz pilnas pēdas, atkal tas pats, dibens nedaudz atpakaļ, lec uz priekšu. Un otrais, vai viņš viņu vienkārši nenoliek, vai viņš viņu noliek ar leci, jo asāks leciens, jo arī piespēles nekam augsts līmeņus. Viņi nāk no vides, kur ir iela futbols, kur viņi ārpus skolas spēlē. Un ko viņi spēlē? Viņi nepilda ātrumtrepītes. Viņi nepilda vingrinājumus ar konsiņiem. Viņi vienkārši spēlē maz laukuma spēles. Cik draugi atnāk, tik draugi spēlē. Un tas parasti ir 3-3 un 4-4. Kā mans novēlējums, ja jūs varētu atstāt savā galvā tikai vienu lietu no visa šī muģekļa, ko es jums šodien esmu stāstījis. Dodat saviem spēlētājiem stundās mazā laukuma spēles, un treneri, futbola treneri būs ārkārtīgi pateicīgi jums. Nesīs jums ziedas iespējas. Ja viņi sapratīs, no kurienes šis palīdzība nāk. Spēle 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Perfekti.